Kāpēc mēs sēžam uz akas? Aka šeit ir ar nodomu ierīkota. Līdzīgi kā sedimentācijas basēns, ko var redzēt mums fonā. Atšķirībā no citiem objektiem šeit ir ierīkots sedimentācijas basēns, jo ūdens šeit tek no salīdzinoši purvaina apvidus ar mežiem, klātām, platībām, un tad līdz ar to šeit vairāk ir domāts par tās organiskās vielas izgulsnēšanu, kur sedimenti varētu būt mazāk, bet vairāk tāda organiskā viela. Savukārt aka, uz kuras mēs sēžam, ir izveidota ar domu, ka šeit ir ūdens ņemšanas vieta, kurā lauksaimnieks var piebraukt un drošā veidā paņemt ūdeni savām vajadzībām. Nevis patiešām no sedimentācijas baseina, riskējot tur gan iešļūgt, gan vēl kaut ko sastrādāt, bet tātad speciāli lauksaimniekiem ir uztaisīta aka viņu ērtībai. Un es saprotu, ka lauksaimnieki šeit kooperēsies, tas nebūs tikai vienu lauksaimnieku īpašums, te draudzīgi saimnieko vairāk saimnieki, un proti jau nākamajā gadā viņi mierīgi ūdeni lauku apstrādēji varēs jau ņemt ļoti smuki no šīs akas. Šis, starp citu, ir pirmais Latvijā šāda veida objekts. Kā tas mehānisms strādā? Šeit ir aka, kura ir ar cauruli savienota ar sedimentācijas baseinu, un caurules galā ir ierīkots vārsts, kas ļauj ūdenim ietecēt akā, bet neaiztecēt prom no akas. Tāpēc dažkārt var redzēt tādu samērā paradoksālu situāciju, kad ūdens šeit ir vairāk nekā ir grāvī, respektīvi ūdens līmenis ir augstāks. Tas nozīmē to, ka grāvī iepriekš ir bijis vairāk ūdens, un tas ir šeit uzglabājies un nav spējis aiztecēt prom. Izcils risinājums. Šobrīd šeit izskatās ļoti labi. Ir sedimentācijas basēns, skaidri saskatāms, kas pilda savas funkcijas. Tur tātad kaut kas izgulsnēs. Šeit ir akmeņu krāvums. Nav liels, bet tik un tā akmeņi, kur pilda savu funkciju. Paskat, kā te viss burbuļo. Kas lauksaimniekam jādara, lai arī pēc 5 gadiem šeit izskatītos tāpat un strādāt tikpat efektīvi? Šeit es gribētu pieminēt 2 momentus. Pirmais būtu laiku pa laikam uzmest aci sedimentācijas basēnam, vai tur jau neparādās jau dažādas piesērējuma daļiņas, vai tas joprojām ir spējīgs veikt savu funkciju. Kā saimnieks to redzēs? Te nekā nevar redzēt. Ar kaut kādu koku, kā viņš izmērīs, ka tur jau ir sakrājušies sedimenti, kas jāizsmeļ? Pieredze no Live Good Water projektā citviet ierīkotiem pasākumiem liecina, ka to vizuāli var ļoti labi redzēt. Piemēram, Mazupītē bija tā, kad pat jau 2 gadu laikā bija piesērējis šis sedimentācijas basēns, un līdz ar to bija nepieciešams pārtīrīt. Un otrs moments, kas noteikti ir jāpiemina, kad ir jāpievērš uzmanība bebru klātbūtnē. Ja tā sāk parādīties, tad ir nepieciešams veikt darbības, lai to negatīvo ietekmi maksimāli mazinātu. Jo, ja bebrs šeit ieviesīsies, un tas varētu būt samērā augsts risks, ņemot vērā tos apkārt esošos apstākļus, tad noteikti, ka tā sedimentācijas baseina funkcija, ūdeņu ņemšanas vieta, attīrīšana, tad ar laiku arvien pasliktināsies. It kā jau paliek tas pats uzpludinātā platība, straumes samazinājums, bet tiek ietekmētas drenu kolektoru iztekas, tiek ietekmētas meža meliorācijas sistēmas, kas šeit ir īpaši aktuāls. Un līdz ar to tas pasliktina kopējos apstākļus satecas basēnā. Bebrs nav zaļās infrastruktūras draugs. Diemžēl nav gan.